Esmu seksīgs. I can't understand why it sound good. I'm sexy again. Kas tas ir? Nē, nu tuvāk, lai šito redz. Kas tas ir? Sarmīte saka, tā ir bērnu mantiņa, bet... Spēlākums, bērni spēlējās galdiņi, tur grils, var pagrilēt gaļu un kas stāv free candy un mūzika skan. Mums teica, lai no svešiniekiem konfektus neņem, bet te laikam ir višķi citādāk. Un, nu, toletē, parkā, kā jūs domājat, piedirsta? Vienīgais toletē trūkst ziepes. Tā kā, bet nu mēs varam to piedot, vai ne? Ar ko atšķirās šerifs no parasta policista? Uzmanību un neliela pašreklāma. Jūs mani pazīstiet kā blogeri cilvēks ar kameru, bet esmu arī licencēts nekustamā īpašuma aģents, nu tavs labākais aģents. Tāpēc, ja plāno pārdot īpašumu vai gluži pretēji to iegādāties, sazinies ar mani jans.abel@tribus.lv un tiekamies. Esam atbraukuši uz Walmartu. Atkal veikals. Nu, ko es varu darīt? Tāds būs mans saturs. Šeit es esmu nevis kā turists, bet kā, nu, teiksim tā, iedzīvotājs. Un jā, un tā kā es sabojāju sev drēbes, iesim Walmartā, pastīsimies, ko var dabūt, kaut kāds tēkrekls, kaut kāds šorts, kaut ko tādu. Un es, nu, ņemšu jūs līdzi. Māsa saka, ka Walmarts un svētdiena nav tas labākais kombo. OMG. Bet pasties, cik tālu tā rinda ir, es pats nezinu. Tomēr iesi, jā, riskēs. Pieņēmām lēmumu turpināt iepirkties, jo māsa saka, ka tā vienmēr ir, ka es neizmukšu no rindām jebkurā brīdī. Es gribu kaut kādu baltu kraklu, parastu baltu kraklu. Te galvenais mans izmērs. Te visi mazie. Re, kur ir 3XL. Tā, ņemšu 2. Beisbola komanda, ja šitā? Kur ir Floridas Panthers, ko? 16,98. Bet laba kvalitāte. Viņi ir tā kā Nike'am dry fits, ja? Lai ātri, teiksim, sasvīst un džūst. Un es nebrīnos, kāpēc. Tāpēc, ka šeit ir tik karsts, ka tu svīsti vienkārši nostupā. Ko jūs sagaidat šitādu? $20. Bet šits arī dry fit audums. O jā, vai ne? Piekrītiet. Zolīdi. 12,98. Starp citu, es te nopirku iepriekš, ka biju Amerikā pirms 7 gadiem džinsus. Un viņi man vēl joprojām kalpo. Nu, es viņus nevalku katru dienu. Bet, jā, kvalitāte. Interesanti tas, ka te vajag apens arī, un viņas te visas ir attaisītas vaļā. Vai šitādas es saprotu, jā? Nu, mērķa auditorijai, normāli. Nu, tā kā es būs, ka zeķis tagad vajag. Kaut kur šeit jābūt arī. Te ir tāda izvēle. Vienkārši staigā nezinu, ko ņemt. Rekur zeķis. Un vajag īsās. Un īsās Reebok zeķis. $18 pa 12 pāriem. And one botas pa $26. 22,98. Es nezinu, vai tās ir īstās. 19,98. Nu, tas smirt pēc Ķīnas viss. Nu, tā smaka, kas centrāli tirgu. Bet, nu, izvēle liela. $16. Saulens $17-14. Anotēja meiteņa. Džeku 14,97. Nu, viņas, protams, visas ir tādas lietotas. Gan jau, ka nē, bet manai milzīgajai galvai te nekas nedara. Ņemsim šitās, man apnika. Drīkst? Nav jau nemaz tik traki, ne?
Vai šitās labi? Tu vispār tā kā pilota brilles tāds kosmonauts. Visās labi. Īstenībā, jā? Priekšas. No sānām divām. Moš šitās, jā? No, davai šitās ņemam. Jāapstās kaut kādi šorti, nevis paldu šorti, bet kaut kādi parasti šorti. Man šitie patīk nežēlīgi. Īpaši sarkanais. Alisa saka, lai es pērku sarkano, ja es pērku šitāds. No, kaut kādi opīši šorti. $18. Labi ir tas, ka te ir daudz lieli cilvēki un nav grūti atrast manu izmēru. Pielēkošanas kabīnes ir slēgtas. Šeit es varu dabūt atslēdziņu, laikam viņi uzpasē, lai nenozog. Bet te nevienu nav kam paprasīt. O, medicīnas personālam. Šitas arī Latvijā deficīts ir. Un tas viss, kas ir Latvijā, tas ir dārgs vai arī nekvalitatīvs. Šeit izstās $21.84. Alisē varētu. Nezinu, es paņēmu. Latvijā man ir tas izmērs. Es domāju, ka, kāpēc lai nedarētu šie Wrangler džinsi. $23. Wrangler šorti. Bet tā gan nav džinsi, ja? $22. Vai ir kaut kāda mīkstā džinsi. Dvieļi. Nepārāk liela. Lieli maksā $4. Nu, principā, te vajag pusdienu, ne? Te var nopirkt visu, bet te ir tik liela izvēle, ka tie, kur ir neizlēmīgi, tiem būs grūti. Air fryers. $25. Kādu domā? Ilgi kalpos. Mikrenes. Cik mikrenes maksā? 55. Nu, neejam stāvēt rindā. Un te vēl ēdienu gatavo tirgo. Ejam uz 18. kasi. Tur izskatās mazāk. Es parasti nepareizā kasē aizēju. Man bija viena kasierīte, viņa tikko laikam sākus strādāt bija. Viņa katru produktu atsevišķā maisā lika. Man publikas arī tāpat darīja. Katru produktu atsevišķā un ļoti lēnām. Un tad, kad pienāca man kāda, es teicu, es salikšu visu. Mums ēst arī vajag, bet kāpēc mēs šeit nepērkam ēst? Mēs iesim uz Aldi, ja? Ne? Laimīgā diena. Te nav vispār neviena. Yeah, thank you. Okay, you nopirksi viņu? Yeah, I will pay with card. 246 with card. Rekur ir subtotal, jā, 229. Tas ir tas, kas ir plauktos izlikt. Bet te viņi rekur 7% taxes uzliek. $16 tikai taxes. Oh! Here you go. Thank you. Have a nice day. Kāpēc viņi prasa čekus? Nu, tāpēc, ka cilvēks vienkārši iziet ārā. Daudz zog, jā? Bet Viņš jau neskatījās baigi. Parādīšu vēl vienu elektromobīli Amerikā. Šis saucās Rivians. Ko viņa dara? Tu esi kārtīgs cilvēks, paldies tev. Bet vienalga viņi ir visu joslu nostupējis. Aldi! Sanāk, ka pārsvarā lielākajā daļā veikalu rati ir bez maksas. Nu, respektīvi, nav jāmet iekšā monēta. Bet Aldi ir viens no retajiem veikaliem, kur vajag iemest 25 centu monētu. Nu, līdzīgi kā Latvijā, ja? Tā kā mums ir problēma atrast 25 centus. Kaut kā negaidījām. Sarmīti man jau faktčeko pie mašīnas. Viņa saka, ka viņa gaidīja, ka es negaidīju. Dabūju bez maksas vēl pēc tam. Pat nevajadzēja.
Tā maize 3,29. Kur tu? Maize 1,9. Te jau ir tukšs. Mēs varam uztaisīt sensāciju, nofrišēt tos tukšos plauktus un pateikt, ka Amerikā trūkst maize. Apelsīni 3 paundi, 3,99. Āboli 3,59 par 2 paundiem. Es nezinu, ko LB nozīmē vēl joprojām, bet tas ir 2 LB par 3,59. 1 galons piena, 2,97 un limits ir 6 galoni. Bet limits ir nevis tāpēc, ka trūkst, bet tāpēc, ka te nāk daudz cilvēku un lai viņiem nav ik pēc minūtes jābāž iekšā piens. Kas nav? Olas nav. Olas nav? O, tas gan ir. Vai es negribu tik daudz? Nav pa vienam, ir pa 10, jā, uzreiz. Ko tā ar 10 sīpoliem? Gurķīši 1,85. Šeit ir tik daudz cilvēku, ka es nemaz tā nevaru stāvēt un filmēt. Rīsi 1,65. Tie nav rīsi, kas tas ir? Kuskus. 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 Es nemāku lasīt. Bet tie ir iepakoti, viņi kaut kāds miksis jau gatavs. Tas nav parasti. Bet lēti, ne? Bet tas nav parasti. Tas kaut kāds viena ēdienreiz. Re, kur ir parasti rīsi. 3,19, 5,89. Re, kur 2,65. 48 uncēm. 3 paundiem. Ir sviests pa 3,75, kas nav organisks. Un dabīgais sviests 6,19, bet viņš tāds milzīgs. 1 LB. Destas gan man te nešķiet baigi garšīgs. Lasis 8,9. Tas laikam paundā ir tie 23,9 tāda gabala. Milzīgs gabals. Cik vajag gabaliņus? Saldētā pārtika. Saldēta dārzeņa, saldēta kartupeļa, saldēta vistiņa. Parāda, ko tu tagad izdarīji. Tu noskanēji svītru kodu, un viņš parāda ko? Kvalitāti ēdienam. Noskanēja kolu. Nemaz tik slikti nav. Labāk par čipšiem. Jā, vai ne? Interesanti tas, ka neliek maisos, bet liek uzreiz ratos. Ko es darīšu tāpatās, man taču pēc tam, bet taču 2 maisi nepietiks. Pasaka, $233, ko mēs samaksājām, ir tavs parastais ikdienas rēķins, vai tu ņēmi tāpēc, ka es maksāju? Nē, te jau ir vairāk, kur te ir veļas pulveris un zeķis, un es botus arī nopirku. Jāni, peldamies? Es jau peldos atšķirībā no tevi. Davai bambučkā ielikt. Nē. Davai. Ejam uz žakūzi. Ejam, bet karsts ir, ne? Es mācos filmēt. Sveiciens Sarmītas logā. Tu tagad savu logu filmē? Jā. Ok. Mācamies, jā? Augsts vējš. Augsti? Tikai 30 grādi ārā. Iekāp iekšā, viņš tik karsts ūdens. Es zinu, tāpēc es nezinu, kā ir ar to žakūzi. Un šī jau es saprotu. Beidzot. Viss. Tu paliksi? Vēl uz mēnesi paliksi? Jā. Var? Jā. Var, jā? Jā. Ar trāpu saskaņot? Jā. Jā, tu esi vlogu vadītāji. Tu man ir jāsaka. Par dzīvi Amerikā, jā. Visi, kas ir bijuši mani apciemot, teikuši, ka forši, brīvdienām forši. Bet dzīvot gan es te negribētu. Nē, tu esi miljonārs, kāpēc ne? Te ir viss, ko vēlies. Un džekūzišķis viss pa brīvi ir. Un mēs iešu malcā.
Mēs neiešmocām. Mēs nopirkām dzērienus bārā un atnācām nopeldēties. Jā, cik maksāja dzērieni, ko jūs nekad neuzzināsiet. Lētāk nekā Versace mājā, ja? Jā. Bija.